Šeit ir divas lietas. Tehniskais aspekts ir fakti, kas notiek, un otrs aspekts ir, kas ir vienkārši brīžiem šokējošs aspekts par to, kā to pasniedz mediji, cilvēki. Medijiem ir milzīgi vārdi. Ja cilvēks Latvijā dzird, ka ir uzsprādzis atomreaktors un izplatās radiācija, tad viņam ir sajūta, ka Japānā notiek otrā Hirošima, kas būtu attiecīgajā situācijā krietni pārspīlēt. Bet jāņem vērā vairākas lietas, runājot par Japānas notikumu ietekmi tālāk uz to kopējo debati un kodola enerģētikas attīstību, teiksim, Eiropas Savienībā, ņemsim šaurāk. Pirmkārt, mazliet vairāk par pusi Eiropas Savienības iedzīvotāji zina, ka 1/3 daļu no elektroenerģijas Eiropas Savienībā saražo atomelektrostacijas. Tātad, ja paņem ārā 1/3 no elektrības, ja viss šī Japānas notikuma ietekmē saka, kodolenerģija slikta, jāslēdz viss ciet, tas ir šausmīgi bīstam. Tā ir kā zemestrīces arī Eiropas Savienībā notika katru dienu, vai vismaz tā tas nav. Ir atsevišķas stacijas, kuras ir tuvas seismiskajām zonām, bet to ir ļoti maz salīdzinot. Un drošības standarti arī ir vietā. Eiropas Savienībā darbojas 144 reaktori, kas ražo elektroenerģiju. Ja tos visus slēgt, es gribu zināt, no kādiem resursiem un kādā veidā šo trūkstošo elektroenerģiju Eiropas Savienības valstis saražot. Tas vienkārši nebūtu iespējams, būtu būtisks iztrūkums elektroenerģiju. Normālās demokrātiskās valstīs, kur cilvēki ir labi informēti, ar augstu informētības līmeni par dažādu tehnoloģiju pielietojamību, drošības un riska faktoriem, viņi pieņem lēmumus un attiecas pret lietām ar vērstu prātu. Viņas pirms izvērtē, kas ir svarīgi. Piemēram, runājot par zaļo enerģiju un vējiem. Atomenerģija ir principā viena no tīrākajām enerģijām. Tā nerada nekādas CO2 izmešas. Tā ražo ūdeņradi, kur varētu izmantot nākotnē, attīstoties tehnoloģijām, civilām vajadzībām, arī elektrības tālākai ražošanai vai siltuma ražošanai. Eiropas Savienībā ir ļoti stingras prasības attiecībā uz kodoldrošību. 2009. gada 25. jūnija kodoldrošības direktīva, kur ir ārkārtīgi augsts, kur nosaka ārkārtīgi augsts prasības visiem objektiem, kas saistīti ar kodolenerģētiku. Otrs jautājums, vēl viens jautājums ir, ko darīt, par ko visi ir satraukušies, ko darīt ar izlietoto kodoldegvielu un kodola atkritumiem. Jā, šie jautājumi pasaulē nekur nav līdz galam atrisināti. Kodola izlietoto kodolenerģiju zinātnieki stāsta, ka trīzumā varēs atkal bagātināt un izmantot atkārtot, taču enerģijas ražošanas procesā rodas kodola atkritumi. Runa faktiski par šiem kodola atkritumiem, kā tos noglabāt vai kā no tiem tikt vaļā, un tur nav šobrīd risinājumi. Bet tas, ka uz šo vienu jautājumu nav pilnīgi skaidrs atbildes, nenozīmē, ka ir jākrīt panikā, ir jātaisa histērija, ir jātaisa aprauti sižeti medijos, kur izraisa cilvēkos, kur zina ļoti maz vai nezina neko par šo tematu, izraisa paniku un histēriju. Tad tu saki, kamēr Latvijā nebūs zemestrīces, tikmēr mums nevajadzētu satraukties par Visaginas atomelektrostacijas būvi. Es domāju, ka mums vajadzētu satraukties par atomelektrostacijas būvi Kaļiņingradā vai Baltkrievijā, jo šīm divām valstīm Eiropas Savienības kodoldrošības standarti nav jāievēro un nevienam nav jāatskaitās.